Pilsētas lielākais potenciāls manā skatījumā ir plašās turisma attīstības iespējas, kas manā skatījumā nav līdz galam izmantotas, kā arī uzņēmumu, kas ražo produktus ar augstu pievienoto vērtību, izveidošanas iespējas Ventspilī. Runājot par turismu, man ir skatījums, kā turismu pacelt pavisam citā līmenī, mazinot sezonalitāti, kā arī veicinot to, ka turisti šeit pavada ilgāku laiku. Ne tikai vienu nakti, bet 2 un 3 naktis. Manā skatījumā ir nepieciešams izveidot lielu, tā varētu būt spā viesnīca jūras krastā, kas nodrošinātu to, ka turisti šeit brauc ne tikai vasarā, pavasarī, bet arī rudenī un ziemā. Ir tā, ka tādi lieli turisma centri, lieli magnēti vienmēr sev apkārt pulcē vairākus citus mazākus spēlētājus turisma nozarē, kafejnīcas, restorāni un dažādas izklaides organizācijas. Mums jau nav jāskatās nekur ļoti tālu, mums jau nav jāizdomā ritenis no jauna. Paskatāmies Pērnavas virzienā, Palangas virzienā. Kāpēc viņi var? Mēs arī varam. Ventspilnieki tikai uz priekšu. Darām tā, lai šeit turisms attīstītos pavisam citā līmenī, piesaistot maksāt spējīgus turistus no visas pasaules. Savukārt, runājot par uzņēmējdarbības attīstību, mums ir plašas iespējas, plašs potenciāls, ko neesam manā skatījumā līdz galam izmantojuši. Tās ir vairākas konkurētspējīgās priekšrocības, osta, neierobežota piekļuve Baltijas jūrai, ātra piekļuve, plašas eksporta iespējas uz visu pasauli. Mums ir profesionāla un pazīstama augstskola, mums ir tehnikums un sadarbībā ar mācību iestādēm var sagatavot profesionāļus, kas varētu nodarboties ar uzņēmējdarbību, kas varētu strādāt šajos uzņēmumos un attīstīt uzņēmējdarbību.